Labdien, visi webināra klausītāji! Pievienošos arī pārējiem lektoriem un pastāstīšu par dažiem risinājumiem, kā industriālās ēkās var samazināt apkures izdevumus. Pastāstīšu par dažiem produktiem, par vienkāršāku risinājumu un varbūt par finansiāli arī ietilpīgāku risinājumu. Ja iet runa par industriālām ēkām, tās ir lielas, plašas ēkas ar augstiem griestiem. Līdz ar to apkurei tiek izmantoti lieli energoresursi. Un, kā jau mēs zinām, šādās telpās viss siltais gaiss apkopojas griestu zonā. Bet mums svarīgi ir nodrošināt tieši darba zonā, kur atrodas strādnieki, darbinieki, lai tur būtu silti, komfortabli. Un, kā arī zinām, šāda tipa ēkās lielākie siltuma zudumi ir tieši caur ieejas vārtiem. It īpaši, ja tie ir loģistikas centri, kur šo vārtu daudzums ir ļoti liels. Pazeminoties šajā grafikā, mēs redzam, pazeminoties gaisa temperatūrai, protams, palielinās siltuma zudumi vai palielinās nepieciešamais apkures apjoms. Ir produkti, ir risinājumi, kā mēs šajās lielajās industriālajās ēkās varam šo sasildīto silto gaisu, kas koncentrējās griestu zonā, dabūt to lejā, tieši darba zonā, kur atrodas darbinieki. Viens no šādiem produktiem ir prezentācijā redzamais griestu ventilators, kurš ar minimāliem enerģijas patēriņu, klusi strādājot, nopūš lejā silto gaisu tieši vajadzīgajā zonā. Tādā veidā šāda tipa ēkās atkarībā no enerģijas izdevumiem, cenas, var apkuras izmaksas samazināt līdz pat 30%. Jo augstāk apkuras maksa, jo augstāks ir šis procents. Runājot par konkrēto griestu ventilatoru, tas ir ilgspējīgs risinājums. Produkts pats par sevi ļoti vienkāršs, kam nav nepieciešama apkope. Un atkarībā, kā jau es iepriekš minēju, no izmaksām, apkuras izmaksām, atmaksāšanās periods var būt pat mazāks par 1 gadu. Šāda tipa ēkās, es domāju, ar augstiem griestiem. Šeit grafikā mēs redzam, kāds ir temperatūras gradients darba zonā. Ja tie ir darba zonā, ja tie ir 20 grādi, tad pie griestiem, atkarībā no griesta augstuma, tas var sasniegt jau līdz pat 28, 30 grādiem. Un tas ir viss siltums, par ko tiek maksāts, bet kas netiek izmantots. Tātad, izmantojot šo vienkāršo produktu, mēs varam panākt, ka šīs temperatūras starpība starp darba zonu un griestiem gandrīz izlīdzinās līdz nulē. Līdz ar to mēs rodam šo iespēju samazināt šos apkuras rēķinus. Par šo griestu ventilatoru, kā jau minēju, ļoti energoekonomisks produkts. Maksimālā jauda, ko viņš var patērēt, ir 70 vati. Ir 2 versijas ar zemāku un ar augstāku IP aizsardzības klasi. Ventilatoru parametri informācijai. Protams,
izvēlētos šādu risinājumu, arī viņš jāizpilda pēc kaut kādiem nosacījumiem. Ventilātoru izvietošana pie griestiem ir salīdzinoši vienkārša. Labi, ja tie ir augsts griezts, es nerunāju par montāžu, bet tīri par sistēmu, cik daudz viņi nepieciešami. Šeit jūs varat redzēt tādu vienkāršu aprēķinu. Atkarībā no griestu augstuma arī veidojās, kādā attālumā viena no otru jāizvieto šie ventilātori, lai viņi strādātu efektīvi un visu šo gaisa daudzumu, apjomu no griestu zonas nopūst lejā uz darbības zonā. Protams, lai sistēma strādātu ekonomiski un tad, kad tā ir nepieciešama, arī šiem ventilātoriem var izmantot dažādu veidu automātiku. Šī automātika ir patiešām ventilātoru darbību nodrošina pilnīgi automātiski, jo ir sensori, kas atrodas griestu zonā un darba zonā, un tad tiek salīdzināta temperatūras starpība, un pēc uzstādījumiem, ja tā temperatūra griestu zonā palielinās piemēram par 2 grādi, ventilators sāk strādāt un cenšas samazināt šo starpību temperatūras. Konkrētais kontrolieris var regulēt līdz pat 15 ventilatoriem. Ir arī citi vienkāršāki ventilātoru regulātori. Ja jums ir nepieciešams tikai tur 1 vai 2 ventilatori, tad jums tāds automātika, iepriekš rādītā automātika nav nepieciešama. Tas vienkārši nebūs finansiāli attaisnots ieguldījums. Parasti šos griestu ventilatorus mēs arī iesakām lietot industriālajās ēkās, kurās ir, piemēram, kā šajā slaidā redzamais siltā gaisa pūtējs. Viņš var būt gan ar ūdens apsildi, gan ar elektrisko. Un, protams, vienmēr vajadzētu izskatīt iespēju arī uzreiz pie sildītāja montāžu arī izvēlēties šos griestu ventilatorus. Mēs laikāk runājam par ziemas periodu, ka mums telpās jānodrošina siltums, bet šie ventilatori arī var strādāt šajās industriālās ēkās arī vasarā. Ja viņi griežās reversā režīmā, tad tieši no darba zonas tiek pacelts augšā siltais gaiss, kuru var caur jumta konstrukciju vai caur ēkas ārsienām novadīt šo silto gaisu. Nebūs jau tā, ka šis ventilators darba zonā ļoti atdzesēs, bet notiekot gaisa kustībai, pēc sajūtām darbinieka darba zonā sajūtīs gaisa kustību, līdz ar ko arī liksies un arī patiesībā būs nedaudz vēsāks un varbūt pat tāds svaigāks gaiss. Šajā grafikā mēs varam redzēt, ka, ja tiek samazināts enerģijas patēriņš par 1 grādu, piemēram, ja mēs to silto gaisu dabūnām lejā darba zonā un līdz ar to varam apkuru samazināt par 1 grādu, tad gada griezumā apmēram var ietaupīt 5% no enerģijas patēriņa. Ir arī citi produkti, kas veic to pašu funkciju, tikai šis konkrētais ir paredzēts specifiskai darba vietai, ko mēs tūlītās tālāk arī redzēsim, kad vajag konkrētā vietā šo silto gaisu nopūst lejā darba zonā. Un, protams, kā jau prezentācijas sākumā es minēju, lielākie siltuma zudumi šāda tipa industriālajās ēkās ir tieši caur ieejas durvīm, vārtiem. Arī šai problēmai ir risinājums, ir produkti, kas saucās gaisa aizkars, kas nodrošina neredzamu barjeru durvīm, kas pasargā siltā gaisa izplūšanu no telpas un otrādi augstā gaisa ienākšanu telpā. Šajā diagramā mēs redzam
ja, kā izskatās durvju atvērums, ja tas netiek aizsargāts. Siltais gaiss plūst ārā no telpas, augstais gaiss nāk iekšā telpā. Ja tiek izmantoti gaisa aizskari, tad tā diagramma izskatās šādi, ka gandrīz 100% nav, bet vismaz 80%, kā rāda arī pētījumi, kā arī rāda mūsu ražotāju laboratorijā veiktie pētījumi, ar gaisa aizskaru var aizsargāt šos ieejas vārtus. Jo uz jebkuru ieeju, uz mazāku ieeju, protams, šis efekts ir mazāks, uz lielajiem vārtiem ir lielāks, kas šos atvērumus iespaido. Iespaido divas gaisa masas, iekšējā siltā, ārā augstā gaisa masa, kas pēc fizikas vienkārši apmainās un siltais iznāk ārā. Tad plus vēl uz durvīm ir vējš, kas arī rada papildus negatīvo ietekmi uz siltuma zudumiem, un tas viss kopumā apvienojās jau tādā lielākā iespaidā. Ar gaisa aizskariem, to varat vēlāk apstīties, te ir dažādas formulas, var tik izmantotas, kā noteikt šā gaisa apjoma zaudēšanu, tā siltā gaisa, kas iznāk caur durvīm, apmērus, bet, protams, ir arī izstrādātas online piemeklēšanas programmas, kur arī lietotājs gala var iet un apskatīties, izvēlēties savu tipa ēku, uzlikt citus nosacījumus, un tad jau arī jums parādīs vizuāli, kādi produkti būtu nepieciešami. Kā jau minēju iepriekš, ir veikti dažādi pētījumi tieši par gaisa aizskaru efektivitāti, un ar tiem var iepazīties, tad ir jādodas friko.net mājaslapu, kur ir plašāka informācija. Bet zemāka diagrammā mēs redzam, kad atkarībā no durvju atvēruma lieluma, protams, arī mainās gaisa aizskara lielums, kāds ir nepieciešams izvēlēties. Visvienkāršāk aizsargāk ir standarta ieejas durvis, kas ir līdz 2,5 metru augstumam, jo augstākas durvis un plašākas, jo, protams, gaisa aizskaram ir grūtāk nodrošināt ieejas durvju aizsardzību, jo lielāks laukums, jo arī lielāka negatīvā ietekme no ārējiem un iekšējiem faktoriem. Lai piemeklētu mūsu rūpnīca Friko, viņiem ir arī Eiropā viena no atzītākajām laboratorijām, kur tiek testēti visi gaisa aizskari, lai precīzi noteiktu nepieciešamo neredzamās barjeras, gaisa plūsmas ātrumu, apjomu, un visi šie dati, kas ir redzami par šiem konkrētajiem produktiem, protams, tiek laboratoriski ir apstiprināti arī pēc ISO standarta. Te var būt tāds praktisks piemērs, ja pieņemam to, ka gada vidējā temperatūra ir 6,5 grādi, vējš, kas iespaido vārtus, ir 4 metri sekundē, un vārti tiek industriālajā ēkā atvērti 1 stundu pa visu dienu. Un šajā grafikā mēs varam apskatīties, kādi enerģijas zudumi ir par gadu megavatu stundu apmērā. Atkarībā no vārtu platuma un, piemēram, paņemsim 6 metru platus vārtus un augstumā, paņemsim tos pašus 6 metrus. Tie ir apmēram 120 megawatu stundas gadā, tie ir enerģijas patēriņi. Ja vārti tiek atvērti 1 stundu dienā, tiek turēti vaļā.
pie augstāk minētajiem nosacījumiem. Tā kā katrs var pareiķināt, zina apmēram savus siltumenerģijas izmaksas, var pareiķināt izmaksas, kas tiek vienkārši izlaistas no ēkas ārā. Te ir daži fotogrāfijas no gaisa aizkariem. Tas īsumā man būtu viss par manu prezentāciju. Ja ir kādi jautājumi, tāpat kā iepriekšējie, te ir mūsu dati, vienmēr ar mums var sazināties. Paldies par uzmanību!